Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie skatītāji, sveicināti, cienījamie klausītāji. Mūsu jaunajā kanālā Izglītības domnīca, kas veidots sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu un pieaugušo neformālās izglītības iestādi Panākumu Univers. Izglītības domnīcā mēs runājam par aktuāliem jautājumiem izglītības jomā, aicinām ekspertus un mēģinām noskaidrot ekspertu viedokli par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. Šodien mūsu tēma ir matemātika, un mūsu podkāsta nosaukums ir Kāpēc mācīties matemātiku? Jautājums no vienas puses diezgan vienkāršs, bet no otras puses man jau ir aizdomas, ka atbildes nemaz tik vienkāršas nebūs. Šodien mūsu studijā viesojas Alberta koledžas direktora vietniece studiju kvalitātes jautājumos Evita Krastmane, un cik es saprotu, te ir tā kā pieminēts bijusī Stradiņu universitātes statistikas pasniedzēja, bet mēs jau saprotam, ka bijušo pasniedzēju nav šajā jomā. Un arī ļoti interesants sarunu biedrs Jurijs Kirīlovs, ķīmiķis, youtuberis, skolotājs un vēl ļoti daudz kas cits, kas šodien arī tiks pieminēts. Nu ko, sāksim, ņemot vērā to, ka mūs klausās arī jaunieši. Mēs parasti sākam ar iepazīšanos. Pastāstiet varbūt par sevi, kā jūs nonācāt līdz jomai matemātika un kā varbūt jūs sapratāt, ka jūs vēlties nodarboties ar matemātiku. Sāksim ar Lūdzu, ar Evitu. Labdien! Labdien, klausītāji, labdien, skatītāji. Mana pieredze ar matemātiku jau sakņojās bērnībā. Un tā vienmēr ir bijusi tādas siltas nots ar siltām atmiņām, jo jau līdz pirmsskolas vecumam es brīvi aritmētiski darbojās skaitļu kopā līdz 100. Ja, un te, protams, ir jāsaka paldies savai ģimenei. Īpaši šī spēle, jo to es tiešām tajā vecumā jau uztvēru kā spēli. Un tieši nesen es ar Omu par to pārunāju, un viņa teica, ka man nekas netika uzspiest, ja, ka tā bija mana brīva iniciatīva un brīva interese par matemātiku jau tajā vecumā. Un šī interese nemazinājās, ja, un pēc studijām vidusskolā, ja, kad bija jāizlem, kur tālāk doties studēt, tad viennozīmīgi tā bija matemātikas statistika, ko es gribēju apgūt. Jā, un tālāk man dzīve ievirzījās tā, ka es daudzus gadus strādāju izglītības sfērā, vairāk administratīvajos darbos, bet matemātika un mīlestība pret matemātiku man nekad nav pametusi, tāpēc es arī labprāt strādāju ar studentiem. Ļoti patīk strādāt ar studentiem. Un, jā, mēs ar studentiem runājam par statistikas pamatiem un par statistikas nozīmīgumu ikdienā un vispār, jā, gan profesionālajā karjerā, gan ikdienas dzīvē. Un, protams, tajā pamatā ir visur arī caurviju matemātika. Man patīk tas vārdu savienojums mīlestība pret matemātiku. Ja, tas ir ļoti reti mūsdienās dzirdams, tīpaši no skolēniem studentiem. Paldies liels, Jurij, kāds ir tavs ceļš līdz ķīmiķim? Līdz ķīmiķim. Nu, ceļš ir gana netaisnas un vispirms bija tāda doma, ka skolā nekas īsti nepadevās. Es gandrīz izlidoju no pirmās klases. Māka runāt ne ļoti, lasīt ne ļoti, skaitīt ne ļoti. Nu, tādu izrakstu es dabūju pirmās klases nobeigumā. Līdz ar to tur sēžot ar mammu kopā, tika taisīt mājas darbi, viss tas baigi riebās un bija baigi grūti. Kaut kādā 6. klasē es aizgāju uz judo, un tur visu karjeru sportā, visu darbosimies, iesauka pat dzels cilvēks. Jā, un tad, bet, kā gadās sportā, tu esi viens, kas uzvarēja, un esi Eiropas čempions, tā kā neesmu, tā tad nepaveicās, sporta trauma, un 8. klases vidū es sāku apzīties, ka es vairāk nevaru neko celt, nevaru strādāt īsti ar rokām un vajag strādāt ar zināšanām. Un tātad izvēle bija starp fizika, uzbūvēt skapi, jā. Kvantu fizika, gaisma, es varu paskaidrot, es varu pateikt, kuras ierīces jālieto, bet man tas neinteresē. Bioloģija, vienīgais jautājums, kas bija bioloģijā, man interesants bija par to,
kur tas aug un kā to var apēst. Tas ir vienīgais, ko es reāli biju uzdevis sev visas botānikas kursa ietvaros. Bet tā 8. klasē es sapratu, ka ķīmija patīk, bliežam, tur papildus uzdevumi, papildus rēķināšana, prasu papildus mājas darbus. Un tas man aizrauja, jo es pats sev uzdodu kaut kāds jautājums. Un saprotams, ka mācoties ķīmiju, tu ļoti labi apgūst arī basic matemātika, tāpēc, ka tev vajag saskaitīt, piemeklēt mazāko kopīgo dalāmo, dalītājus, koeficientus un tas ir 4. klases matemātika, varbūt 5. es mācīju pagājušajā gadu 5. klasi, varbūt bet tas ir ļoti diezgan laika ietilpīga darbošanās. Un mācoties ķīmiju tālāk, jūs apgūstat skaitīšanu molus. Tālāk, aizejot uz universitāti, jums ir augstākā matemātika. Piedodiet, profesori, ka šis priekšmets bija nokārtots tikai uz 4. Man tiešām nebija ne lielākās intereses, ne laika, jo es biju precēts un strādāju 2 darbos. Tāpēc, lai piedot man augstākā matemātika, bet kaut kā tā katru dienu esmu lietoju un lietošu, un tā ir mana dzīve. Tātad, Devita pieminēja, ka tā vairāk ir loģika, kas lika uzdot šo galveno jautājumu, kas tad īsti ir šī loģika, un Jurijam vairāk tā ir tāda atbildes uz jautājumiem. Es tā sapratu, ka bērnībā interesē jautājumi, tagad vēl aizvien vairāk ir. Ja? Un kas ar to ir, mēs arī tevi tā kā pieteic kā YouTuberi, tad kas tas īsti ir, ko tu nodarbojies un kas ir šajos YouTube materiālos. Sauc mani Jurijs Kirilovs, tad Facebook, Instagram, TikToks arī Jurijs Kirilovs, un pa lielam es filmēju video par ķīmiju. Toties pēdējā kaut kāda 10-15 video ir par to, kā rēķināt uzdevumus, kā saprast cietos riekstus ķīmijā, kā saprast kaut kādus jaunā satura tematus, un es reāli daudz bija patērējis laika, lai pats izprastu, tagad palīdzu skolēniem, un visi, kas grib, var atnākt un brīvpieejā paskatīties, jo materiāli tika krāti 10 gadu, un tagad īstais laiks, kad es gan veidoju savus kursus, gan filmēju YouTube, jo saprotams, ka YouTube ir tikai 52 video, ko redz visi, bet īstenībā viņi krietni daudz vairāk. Jā. Paldies liels. Un tad varbūt jautājums runājot par to pieredzi. Es domāju, ka daudz mūsu klausītāji, tīpaši tie, kas ir skolēni, varbūt arī domā par matemātiku. Varbūt daudziem ir šī mīlestība pret matemātiku un daudz arī grib atrast atbildes uz jautājumiem. Kā notika šis jūsu studiju process, pieredze? Jo daudziem matemātika ir matemātika. Algebra, ģeometrija. Jautājums ir, kā matemātiku var izstiept uz visu studiju procesu, un varbūt jūs varat minēt, kāds bija tas studiju process, kādi priekšmeti jums likās visinteresantākie un kādi priekšmeti likās visgrūtākie, kur pat 4 izrādās, ka pat skolotāji var dabūt. Ja? Varbūt sāksim ar Reviti. Jā, jau ilgs laiks pagājis kopš studijām, protams. Bet man grūtības sagādāja programmēšana. Jā, un arī mums bija fizika, un arī fizika nebija mans. Savukārt, to, ko es atceros, kas man patika, tad tā ir algebra, arī augstskolā. Un diferenciāli vienādojumi. Tie gan arī man likās sarežģīts priekšmets, bet tas bija arī tāds, kas man palika atmiņā. Un varbūtības teorija. Pasniedzēji noteikti spēlē lielu lomu arī šajos pieminētajos priekšmetos. Un tie pasniedzēji, kuri motivēja mācīties, parādīja to, ka tā nav tikai plika teorija, kā tas ir, kā to var pielietot arī dzīvē. Tad, protams, tas arī... Šis, manuprāt, ir mūsu pirmais punkts, pie kā mēs varētu nedaudz apstāties un izcelt, jo arī man bērnībā bija izteikts problēmas ar matemātiku, neskoties to, ka es pasniedzu ekonomiku un priekšmets, kas saistās ar matemātiku, un daudz skolotāji, kad redz mani uz ielas, viņi jautā, kā tas vispār ir iespējams, tu knapti varēji matemātiku saprast. Un tad es beigās saprotu, kur ir tā problēma. Visu pamatskolu un visu vidusskolu man neviens no skolotājiem neizskaidroja,
priekš kā man ir jāliek kopā cipari ar burtiem, un ko nozīmē 3 stūri, kad mēs es vispār nesapratu. Un es mācījos ar tādu iekalšanas metodi mēģināt saprast un atcerēties, kā tas jāliek kopā. Bet, kad man sāk padoties matemātika, es jau tālāk nonācu augstskolā, un man sākās mikroekonomika, makroekonomika, finanšu matemātika, statistika, varbūtības teorija. Un pasniedzēji vienmēr sāka ar to, kam šis priekšmets ir vajadzīgs un ko ar to priekšmetu var panākt. Un interesantākais bija tas, ka visi šie pasniedzēji bija nozares līderi. Tie bija pasniedzēji, kas bija mācījušies labākajās skolās, tā skaitā Hārvarda. Un skatoties uz šiem cilvēkiem, tu saprati, ka varbūt tomēr tiešām viņi kaut ko ir sapratuši matemātikā vairāk un mēģināja to patiešām izskaidrot arī mums. Man liekas, ka tā patiešām ir tā pirmā vislielākā problēma, ka mēs neizskaidrojam, ka matemātika ir mums apkārt un ka ļoti, ļoti būtiski ir mēģināt pastāstīt, kam tad viņi ir vajadzīgi. Kā bija tev, Jurij, vai tev ir līdzīgs gadījums augstskolā tieši, kuri tev priekšmeti lika tā vēl vairāk iedziļināties matemātikā? Nu, sāksim ar to, ka es zinu, ka visiem gribās tur augstskolu. Paņemsim skolas līmeni. Jā, matemātikā nebija tas priekšmets, kas reāli man padevās tik vienkārši. Jā, tas bija... Es biju pieņēmis to faktu, ka vispirms man jāieka ļoti laba teorija, un pēc tam viņi jāpraktizē uz kaut kādiem piemēriem. Jā, un man reiz nebija reāli teikts, ka šis te kaste, kurā jūs novelkat diagonāli, jums reāli vajadzēs viņu izgriezt un tā tālāk. Toties tas nebija saistīts ar praksi, un vairāki uzdevumi bija teoretiski. Bet no vienas puses... Tas ir aptuveni, ka tev ir instrumentu kaste. Kamēr tu viņu neatvērsi, nepačamdīsi un nepamēģināsi tur kaut ko piegriezt, kaut ko sazāģēt, tu nesapratīsi, kam to reāli vajag. Jo man tas bija tas pats ar programmēšanu. Es atnācu uz programmēšanas nometni, kur pretendentiem bija jābūt kaut kādas zināšanas PHP valodā. Un es biju tas aptuveni tīrā lapa, kura cilvēks, kas redz programmēšanu pirmo reizi, bet, atkal, tev izber visu kastu ar instrumentiem un parāda, šeit, ar šo jūs varētu darīt to un to, bet kā jūs reāli tos instrumentus saliksiet kopā un ko jūs dabūsiet tālāk, tas ir jau jūsu izdoma. Un toties, ir svarīgi apgūt tās pamatmetodes, to saskaitīšanu, mums taču ir kalkulātori. Nē, ņemiet papīrīti. Kāpēc? Jo tā saskaitīšana uz papīrīša attīsta koncentrāciju. Jūs tur sēžat tā, man jāatcerās. Šito saskaitam viens galvā, tur vēl kaut kas, es vienkārši pagājušajā gadā mācīju 5. klasi. Jā, un mums bija lielākā problēma. Mēs uzsākām 5. klasi, ka mēs mācījāmies saskaitīt, reizināt, dalīt un atņemt. Un problēma ir tāda, ka tu redzi, jo vairāk tas bērns sēž pie matemātikas, varbūt ar vecāku palīdzību, pieskatīšanu, lai palīdzētu noturēt to uzmanību, jo vairāk viņš arī attīstās. Jo tie bērni sāk runāt sarežģītākiem teikumiem, ne vienkārši atbildi, jā, nē, varbūt, nezinu, negribu. Jā, bet viņi uzreiz sāk domāt, jā, tā ir loģika, un matemātika ir instruments, kas ir atzīts, kas attīsta smadzenes. Mēs šodien jokojām ar manu kolēģi sporta skolotāju. Es viņam vienkārši uzdevu tos jautājumus, kurus tu man atsūtīji, un viņš pateica, nevajag. Nevajag jums matemātiku, pieņem to faktu, ka nevajag. Un tad jūs aiziet, izmācāties skolu, dabūjat diplomu, jums nav matemātikas. Bet visa pasaule ir uzbūvēta uz matemātiku. Jūs gribat iegūt tālāko izglītību. Un jūs pierādat, ka jūs sevi esat attīstījis, nezinu, spēlējot dambreti. Un jums tad jāuztaisa zinātnisks pētījums, ka dambreti attīstīs jūs līdzvērtīgi, un tad jūs iestājoties universitātē dabūsiet atzīmi nevis matemātikā, bet dambretu spēlēšanā. Un tad es arī esmu tikpat attīstīts. Bet kamēr tas laiks paies, varbūt jūs arī neko tā arī nesasniegsiet. Toties jāsaprot, ka
Tas bija vairāk tā kā sarkastiski, ka nevajag mācīties matemātiku. Saprotams. Jā, tas ir okay. jāuzsver. Jā, es zinu, ka pret manu sarkasmu izjūtu ne visi ir iecietīgi un ne visi saprot, kad es esmu sarkastisks un kad es runāju patiesību. Ja? Un tad realitātē šeit problēma nav tā, ka cilvēki negrib mācīties matemātiku. Tur problēma ir dziļāka. Kāpēc man vispār ir jāattīstās? Jā, kāpēc es zinu, kāpēc es gribu kļūt labāk? Jo manas zināšanas palielinās manu algu, pieņemsim. Es zinu, ka vairāk nopelnot, es varēšu sev vairāk atļauties. Man ir tāda iekšējā motivācija, bet bērniem es biju sarunājies ar Latvijas miljonāriem pirms nedēļas, un reāli viņi redz to problēmu, ka viņu bērni nerisina problēmas. Tāties, problēma ir atvērt žurnālu, izlasīt mājas darbu, pēc tam pēc izlasīšanas atvērt savu grāmatiņu un atrast uzdevumu. Tas ir vesela procedūra. Mums ar tevi tas nav problēma. Mums atrast zinātnisko publikāciju zem 7 zīmogiem kaut kādā superslepenā vietā nav problēma. Ja vajag, atradīsim. Bet jauniešiem ir tas, ka vismazākās piepūles izraisa depresiju. Jā, toties, un tā vienkārši ir tieksme dzīvot, zināt, būt labākam. Kā sportā, vai tu zini, vai tu esi fiziski visstiprākais, vai tev ir slepenais paņēmiens? Un dzīvē tas pats, vai tev ir zināšanas, vai tu izdomā kaut ko jaunu. Atklāji, intelektu, bet AI kaut kādu uztais savu ChatGPT. Labi, bet šobrīd bērni, saproti, viņi pat negrib meklēt. Toties, tu parādi, ChatGPT ir foršs rīks, var izdarīt tā un tā. Ko viņš izdara? Ieraksta pirmo un vienīgo visvienkāršāko jautājumu, kuram atbildi ir jā vai nē. Un ChatGPT, zini kā, burvi lode tur izlozē jā vai nē. Jā, bet es lietojot ChatGPT šobrīd, es generēju Moodle programmas, kodēju. Es neesmu labākais HTML kodētājs Latvijā, bet man vajag. Es gribu, lai reakcijas izskatās smuki kodā. Jā. Man ļoti patika, es dažu tādus akcentus par to savu attīstību, un par progresu. Liekas, es labi iet kopā ar Ilonu Maska pēdējo interviju, kur viņš tā pateica, ziniet, mīļie draugi, progresa nav. Nav. Vienkārši paturiet prātā, ka ir maza daļa ar ļoti gudriem cilvēkiem matemātikā, kas šo progresu veido. Tas pašs tehnoloģijas, ChatGPT, aiz tā visa stāv matemātika. Runājot par miljonāriem, vairāk pētījumi ir veikti no miljonāriem, lielākā daļa ir matemātiski izglītotie cilvēki, vai finansēs, vai ekonomikā, fizikā, ķīmijā. Tas arī ir manuprāt, ļoti būtisks arguments. Un runājot par to pašu ChatGPT, man liekas, tiešām būtu ļoti interesants pētījums, kādā veidā ChatGPT lieto matemātiski domājošie, un tie, kuriem varbūt šī matemātika mazāk, jo īstenībā tās iespējas, ko sniedz ChatGPT, ja tu izproti algoritmu, kas pēc būtības ir matemātika, kā šis ChatGPT strādā, tu atkal var to izmantot krietni efektīvāk. Tur jau tā lieta, ka, manuprāt, Jurijs uz doto mirkli pacēla ļoti svarīgi jautājumu, ka matemātika spēlē milzumu lielu lomu gan rīz vai jebkurā mūsu ikdienas darbībā un dzīvē. Varbūt arī paturpinot, jūs varat minēt kādu konkrētu piemēru, kad matemātika spēlē, kādu lomu matemātika spēlē jūsu ikdienas dzīvē. Es varbūt arī atļaušos paturpināt nedaudz par problēmām, jo man liekas, ka arī viena no problēmām ir tā, ko minēja, ir motivācijas trūkums. Un otra ir tā, ka matemātiskās spējas tiek uzskatītas par iedzimtām. Ir ļoti bieži dzirdēts, ka mana mamma nemāk matemātiku, mans tēvs, un tas ir tā kā attaisnojums, ka es arī to nedarīšu. Un aiz tā cilvēks aizbildinās, ieliek sevi kaut kādos rāmjos, ka nē, es nepiepūlēšos, es nepielikšu laiku, enerģiju, darbu. Bet matemātika ir, var salīdzināt ar sportu. To var iemācīties, bet
ir jāiegulda savs darbs, ir jāiegulda enerģija. Un es tagad arī varu sēdēt un teikt, ka es nemāku volejbolu, jo man vecāki to nespēlē, ja? Bet ko es esmu izdarījusi? Un mēs šeit neuzstādam mērķi kļūt par matemātikas ģēnijiem. Ja? Mūsu mērķis ir saprast pamatus un saprast būtību. Ja? Un tad, laikam, pirmais, ar ko vajadzētu sākt, ir mainīt šo domāšanu, jo matemātiku mēs varam iemācīties pilnīgi noteikti. Un otrs ir tas, ka nevajadzētu to matemātikas vai vispār mācīšanos pārlikt uz citu pleciem. Jā, tas ir katra individuāls atbildība. Jā, jo, ja mēs runājam par skolu, ja, kurā ir, Jurijs droši vien zina, 20, 30 skolēni sēž, ja, un piemeklēt katram individuālu pieeju, kā iemācīt to bērnu matemātiku, ir neiespējami. Ja. Un savukārt ne visiem tās tradicionālās metodas der, bet šeit par laimi, ja mēs esam tajā laikmetā, kad informācija ir pārpildīta ar informāciju un ir svarīgi rast iespēju jautāt un atrast šos jautājumus. Nevis atnāk un pateikt, ka es neko nemāku, es neko nesaprotu, ja, bet atnākt pie skolotāja ar konkrētiem jautājumiem. Un noteikti skolotājs palīdzēs. Līdz šim neesmu dzirdējis, ka kāds būtu atteicis palīdzībā. Man liekas, šis bija ļoti labs, ka tas tā tad nevajadzētu aizbildināties par to, ka ir iedzimis. Es patiešām esmu dzirdējis, mani studenti vien teica, ziniet, pasniedzēji, man tā grūtāk iet ar tiem indeksiem, bet ziniet, man arī mammai grūti gāja matemātikā un tētis teica, ka grūti. Es tā domāju, saku, bet kāds tam ir sakars ar tevi? Ja? Ģenētiski jau ir kaut kas, protams, nododas, bet tas ir 10-15%. Ja? Un, protams, ka neaizmirsīsim, mūsdienās ir pierādīts, ja, ka tāds talants kā tāds, viņš spēlē ļoti mazu lomu izciliem matemātiķiem arī. Ja? Tas varbūt talants ir 1%, 99% ir šis ļoti, ļoti smagais darbs. Man liekas, arī ļoti pareizi arī tu teici, ka vajag varbūt to iekšējo motivāciju un vēlmi kaut ko darīt. Ja, tas ir ļoti, ļoti mūsdienās arī izplatīts pilnīgi visās jomās. Labs bija piemērs arī ar volejbolu. Ja. Un tad turpināt par to lomu. Varbūt var pateikt tavā dzīvē, varbūt kāds piemērs, kad pēdējā laikā tev matemātika ir palīdzējusi atrisināt kādu problēmu vai tavā tagadējā administratīvajā darbā. Jā, matemātika īstenībā ir ik uz soļa. Un varbūt ir grūti tā kopumā novērtēt matemātikas pienesumu, ja, tā teikt, jo tas jau varbūt pāriet uz tādu filozofisku jautājumu. Bet ikdienā, strādājot ar studentiem, ir skaidrs, matemātika tieši pielietojama, un nepieciešama, bet manā administratīvajā darbā ir tāpat. Matemātika ir caurviju. Ir dati, ir statistika, kurus ir jāapstrādā, kurus jāsaprot, kā uz viņiem skatīties un ko no viņiem var ieraudzīt. Ja. Ir tās pašas praktiskās, tehnoloģiskās iemaņas, kur darbā ar kādām programmām, lai atvieglotu un darbu padarītu efektīvāku. Es teiktu, ka tas ir. Es pierakstīju tādu frāzi, matemātika ir uz katra stūra. Ja? Tas tiešām ļoti, ļoti interesanti un tika pieminēts vairāk filozofija. Man nesen bija saruna ar vienu filozofijas profesoru. Zinām, profesoru Velgu Vēveri, noteikti ir arī vairāk grāmatu autori, noteikti zinām. Un es viņai jautāju, kāds bija tavs studiju process filozofijā? Jo man arī filozofija. Man bija interesanti, kāda bija priekšmeti. Un viņa stāstīja, ka viņai pirmais kurs filozofiem bija tikai un vienīgi augstākā matemātika. Matemātika, loģika un tā tālāk. Ja? Un, kad es jautāju, kāpēc, viņa teica, kāpēc? Matemātika ir pamats. Tu nevari mācīties filozofiju, ja tu nezini matemātiku. Jo matemātika ietver sevi loģiku, izpratni par visu. Ja? Tas ir, manuprāt, ļoti būtisks jautājums, ko mēs bieži vien nepaceļam. Ja? Jo bieži vien man arī jautā, pasniedzēji, ko man mācīties tādu, vai kur studēt, vai kur darboties, kur nav matemātikas. Nav tādas jomas, nav. Es jautāju, kas tev vairāk interesē? Man mārketings. Mārketings vispār bez matemātikas nav iedomājams. Es paskatījos pasaules labākās universitātes, un viņiem ļoti interesanti, viņi studē vairākus gadus,
Un viņiem ir tikai un vienīgi matemātika, mārketinga studentiem, statistika, tirgus analītika, indeksikācija, tam līdzīgi. Un beigās pašā noslēgumā ir maziņš 2 kredītpunktu kurs, ievads mārketingā. Bet viņi saņem diplomu mārketings, ja, kas pēc būtības, jā, tāpēc, ka mārketings pēc būtības arī veido šo te matemātisko domāšanu. Jurī, tavā dzīvē var būt konkrēti, kur matemātika, loģika palīdz tev vieglāk izdzīvot, ja var tādu vārdu lietot. Nu jā, tādam darba holiķim kā es, var pielietot vārdu izdzīvot. Jā. Idejiski matemātika man iedeva to secīgumu. Jā? Tu pareizi pateici, ka matemātika tevi iemāca. Šeit mēs darām darbību 1, šeit darām darbību 2, šeit darām darbību 3. Un ja mēs paskatīsimies uz visiem procesiem, kas mūsu dzīvē notiek, viņi arī tā notiek. Jebkuru procesu jūs varat sadalīt smalkākos soļos. Pateikt, ka tur vajadzēs tik daudz laika. Un tad seko tam procesam, jā. Toties matemātika kontrolē jūsu dzīvi, matemātika jums palīdz. Jo pa lielam iedomāsimies dzīvi, kad jūs nezināt, kas ir matemātika, jūs pat nezināt skaitļus. Nu, jums ir maiss ar naudu. Jā, tie cipariņi uz tiem papīrīšiem neko jums nenozīmē. Tur var būt smukas sēņas, banāni, jebkas. Jā, un jūs pat nezināt, cik tajā maisā ir. Jūs tādi, nu labi, es nezinu, cik tur gabalos, varbūt kilogramos. Jūs bez matemātikas arī nezināt, kas ir kilograms. Jā, un tad jūsu dzīve pārvērsās par vidusmēra skolēna atbildi. Kaut kur, kaut kas, kāpēc, nezinu, kāpēc notiek. Jā, jo nav tādas skaitliskās vērtības. Jānis pirms 5 minūtēm paklupa koridorā, dabūja 2 zilumus, ja? Nu, jābūt kaut kādai konkrētikai, ja? Un manā dzīvē matemātika kontrolē manas finanses. Es kaut kur, nezinu, 12. klasē, kad mēs mācījāmies pakāpes un logaritmus, es sapratu salikto procentu formulu. Nu, kaut kā sēdēju mājās, tur rakstīja, kas būs, ja pakāpē, un kā izvest to, kredītu formulu, pateiksim tā. Jā, un tad sēžot vienu vakaru, kaut kā iešāvās prātā formula, es viņu saīsināju un atnesu nākošajā rītā pie skolotāja. Skolotāji, es pareizi saliktos procentus rēķinu. Viņi saka, jā. Un es tāds, wow. Nu, tas bija man atklājums, tāpēc, ka es uzdevu šādu jautājumu. Kā vat aprēķināt? Nu, ja mēs pieņemsim, ka katru mēnesi es maksāju 1%, kādu summu es samaksāšu tur 3 gadu laikā. Man bija interese, ja es reāli tur stundu, varbūt 2 apsēdos un aprēķināju. Nu, tas rodās no tā, ka jābūt kaisla pret, interese pret sevi un savu dzīvi. Jā, jo es biju pie viena vasarā seminārā pie viena slavena skolotāja. Viņš pateica, ka ja priekšmets ir par sevi, viņš ir 300,000% interesantāks nekā par Jāni, par Mariju. Kā man tas palīdzēs? Ja? Un YouTube skaita skaitītāji, to skatītājs, laiku, citi parametri, jā. Pieņemsim, paldies Dievam, ka YouTube pati skaita, cik skatītāji paskatījās uz tavu posteri un uzklikšķināja virsū. Iedosim vidusmēra skolēnam tādu uzdevumu. Viņam statistiski jāizskaita, ka tur 1,5% skatītāji uz šo nosaukumu un uz šo bildi atsaucās. Un paskatījās 0,3 sekundes. Jā. Atvēra, saprata, ka latviešu valodā aizvērt cienu. Man vienkārši YouTube kanālu reklamē lietuviešiem. Jā. Toties, mēs varam uzbūvēt tādu mājiņu un tā un sēdēt, ka man neko nevajag, visu manā dzīvē notiks, kaut kādā citā dzīvē tas notiks. Nē, tā nebūs. Tikai jūs varat mainīt savu dzīvi, lai dzīvo tā, kā jūs varat iedomāties. Es domāju, tas ir pilnīgi pareizi, un tas izriet no tās mūsdienu domāšanas par to, ka cilvēks pamatā ar smadzenēm var diezgan daudz ko.
Bet smadzenes vajag trenēt. Jā. Ja mēs savu ķermeni trenējam fiziski un ar ēdienu, tam līdzīgi, tad smadzenes var trenēt ar matemātiku. Viens no efektīvākajiem veidiem. Viens no efektīvākajiem. Turpinot vēl šo tēmu par dzīvi, vai jums nav tā, kā man bieži vien ir, ja? Es bieži vien to matemātiku iztēlojos tīri tā telpiski. Ieejot veikalā, piemēram, man uzreiz es redzu uzreiz vairākas cenas kopsumā, es varu uzreiz tā vidēji noteikt aptuvenu cenu. Ziniet, tā kā rāda filmās, ka tīpaši tādās amerikāņu filmās, kur zinātnieks kaut ko paskatās, viņam tur uzreiz formula galvā. Ja? Es varu pateikt pilnīgi atklāt, manā dzīvē tas tā bieži vien ir. Es diezgan tā elementāri orientējos laikā, telpā. Ja man pasaka kādu konkrētu laiku, es automātiski jau tīri vizuāli redzu, kā šo laika grafiku izrēķināt, piemēram. Ja? Kad es bieži vien braucu, man pat vienreiz bija viens interesants gadījums, ka es braucu ar riteni un es nokritu. Un tajā mazajā brīdī, kamēr es kritu, man pat kaut kāds parādījās tāds tā kā aptuveni, es nevaru teikt formula vai aprēķins vai kas, bet es aptuveni jau sapratu, ar kādu ātrumu es tikko krītu un kas man aptuveni gadās. Ja? Tādā ziņā, ka es īpaši strādājot šajā jomā, man matemātika pilnīgi visur ir. Un tagad pēdējā laikā aizraujoties ar datu analītiku, ar mākslīgo intelektu, es saprotu, ka tā smadzeņu daļa, kas man atbild par šo, viņi strādā krietni efektīvāk. Ja? Un man uz doto mirkli gandrīz vai jebkurš tāds process un jautājums, viņš ir diezgan labi saprotams. Tev jo arī nav tā, ka tu paskaties uz kaut ko, un tev jau formula priekšā ir. Ir jau noteikti, vai ne? Ķīmiķiem tā ir. Tu ienāc un tad... Es kā bijušais olimpietis, 3. vieta valstī ķīmijā, pie manis nāk cilvēki un Jurijā, kas šeit iekšā ir? Un es tāds, tev īso sastāvu garo versiju, kas nav rakstīts, ko tu gribi no manis. Jā? Pamats sastāvdaļas vai, labi, šampūns, ūdens lielākā daļa. Kas vēl? Tur no 1 līdz 3% vēl ir mazgājušā viela. Tur vēl sāls klāt ir. Jā, man tā ir. Man ir sava profesionālā deformācija. Es to nošaukšu tā, ka es varu ienākt un tad stīkals, alumīnija oksīds, kalcija oksīds, silīcija oksīds un aptuveni es tā arī savu dzīvi dzīvoju. Ja man kaut kas laboratorijā nav, es varu izdomāt, ko es varu paņemt, kā es varu to apstrādāt un kā es varu to dabūt gatavu. Tieši no matemātikas puses ķīmijā tas ir svarīgi, jo es vienreiz teicu, ka ja jūs no ķīmijas izmetīsiet matemātiku, tad jūs dabūsiet maģiju. Aptuveni, uguns deg, šeit nedeg, mēs samaisījām to pašu. Nē, tu paskaties, šeit taču bija 2 grami un šeit bija 3. Kāds sakars? Tāds, labi, tur bija formula, tur bija vienkāršā proporcija, tur jāieliek tādi un tādi skaitliņi, un moli vispār valda pāri pasaulē. Jā, aptuveni bez tās matemātikas man pašam ir grūti taisīt eksperimentus uz dūlo. Man vieglāk ir aprēķināt, un es precīzi zinu, ka samaisot šo un viss notiks. Bet jebkurā gadījumā, kad es kaut ko mēģinu maisīt uz dūlo, nekad nekas nesanāk. Tas ir man problēma pa dzīvi. Mūsdienās, ja mēs nedaudz paskamies savādāk, mūsdienās mēs daudz lietojam tādu vārdu kā radošums un inovācijas. Un daudziem neskapēc radošums asociējas ar tādu, neīpaši matemātisku pieeju. Bieži vien. Es sāku par to interesēties un sāku palasīt tādu savulaik izcilus matemātiķus kā Džons Nešs. Labi zināms arī Nobela prēmijas laureāts ekonomikā, jo pārsvarā visiem matemātiķiem, tā kā Nobels nepiešķīra matemātiķiem, visiem matemātiķiem dod ekonomikā pēc būtības, ja? Bet ekonomika ir bez matemātikas nekādīgi nevar. Un arī Stevens Hokings ir izcils fiziķis, ja? Tad pārsvarā viņi ļoti, un Alberts Einsteins, viņi visi pārsvarā runāja par to, ka matemātikā pats svarīgākais ir radošums. Tātad šajā gadījumā mēs varētu savienot, ka radošums jau pēc formulas ir matemātika. Un bieži vien tie cilvēki saka, ka es esmu radošs, bieži vien nesaista to ar matemātiku. Kā jūs varat to pakomentēt? Vai radošums ir matemātikas gala produkts, vai tomēr nav? Es nedomāju, ka tas ir gala produkts, tas ir sastāvdaļa. Jā, un ja mēs pat nerunājam tieši par matemātiku, bet mēs ļoti labi zinām, ka matemātika ir saistīta ar mākslu, jā, ir saistīta ar mūziku, ar mākslu, jā, kā mana aizraušanās ir glezniecība, jā, tad es varbūt vairāk par to, jā, nevis par mūziku, jā, bet gleznošanā
matemātika arī ir ļoti būtiska. Ja, kaut vai mēs varam runāt par zelta griezumu, ja, kas praktiski parāda, kā teorētiski zelta griezums. Varbūt varētu, jo man, tu zini, kas zelta griezums? Jā, es biju nodarbojies ar fotografiju. Nu, tas ir speciāla attiecība. Jā, tā ir proporcija. Skaidri. Tā ir matemātiska konstante proporcija, kas parāda tā ir matemātiska konstante, kas runā par proporcijas un šīs proporcijas pareizumu. Zelta griezums ir, ja mēs ņemam kādu objektu, un sadalam to divās daļās, tad tad proporcija starp lielāko daļu un mazāko ir tāda pati kā starp kopējo un lielāko. Bet zelta griezums ir ļoti plaši sastopams dabā. Un ir pat tāds pieņēmums, ka jo tuvāks tā attiecība ir zelta griezumam, jo cilvēkam tas liekas simpātiskāks. Ja? Tā proporcija ir sastopama cilvēka ķermenī, dzīvniekos, augos, ja, kā aug koks, zari. Ja? Un to ļoti bieži pielieto arī glezniecībā. Tad izrādās, ka par šajā jomā tas var noderēt. Jā. Un ja mēs runājam par dizaineriem, atkal plaša pieredze, plašs paziņu loks, un tad pa lielam tā arī matemātika. Skatieties, jūs esat saskatījušies visas reklāmas tur. Jūs braucat pa pilsētu, skatāties, šī reklāma, tā, patīk, nepatīk, tā, attiecības ar burtu lielumu un izmēru. Ok, un statistiski dizainera smadzenēs tas taču uzkrājās, ka 30% reklāmā mūsdienās, šodien, janvāra mēnesī, zilā krāsa. Burtī 30 metru attālumā no 1 metra. Viņam taču paliek tas zemapziņā. Viņš vienkārši netaisa Excel tabulu un neizraksta savas domas. Jā, bet statistika, viņš uzkrāja tos datus, vizuāli atcerās, jo aptuveni, ja man parāda kaut kādu izmēru priekšmetu, es varu aiziet citā istabā un atrast kaut ko līdzīgu tādā garumā. Un būs plus mīnus 3 centimetru atšķirības starp tom, ko man reāli rādīja un ko es reāli atnesu. Un tā ir vienkārši vizuāla atmiņa. Vienkārši tie kreatīvie cilvēki, viņi arī iedvesmojās, jo arī intelekts mūsdienās mēs viņam nobarojam kaut kādus datus, un viņš uztaisa statistiku. Jā, ka tāda bilde, ka cilvēkam standartā jābūt 5 pirksti, nevis 8, jā, viņi jāauk no rokām, tā ir statistika, jā, ka cilvēkam ir 2 acis, nevis 3, 1 pa vidu. Tāties jūs uzkrājat lielu datu bāzi un meklējat kopīgumu. Un tāties tas kreatīvais ir palielam statistika. Tāties tu saskatījies citu autora darbus, pēc tam tev iešāvās galvā ģeniāla doma, pēc tam tu saproti kontekstu un pēc saviem uzskatiem, lietojot tos datus, jau uztaisi savu gleznu darbu, mūzikas darbu, gleznu skulptūru. Tā ko gribi? Tas, starp citu, arī diezgan interesanti iet kopā ar vienu no jomām, ko mēs saucam arī par kultūru, tautas dejas. Jo interesanti ir tas, ka Latvijas tautas deju savulaik pamatlicēji tiek slika pamatus. Uldis šajā gadījumā, Uldis Steins, Imants Magone, Spura. Viņi īstenībā nemaz pēc izglītības nebija mākslinieki. Viņi visi pēc izglītības bija vai fiziķi, vai matemātiķi, vai šajā gadījumā arhitekti. Ja? Un kas bija pats interesantākais, ka tad, kad es sāku jau dejot, un tad, kad es redzēju no augšas dziesmu un deju svētku lieluzvedumus tieši dejās, tad es laikam sapratu, cik matemātika milzumu lielu lomu spēlēja arī šo te cilvēku radošajā fantāzijā. Jo vēl aizvien skatoties uz tām dejām, ko ir
radījuši tā laika meistari, kas lika pamatus visai latviešu tautas dejai, būdami pēc izglītības matemātiski domājošie, skatoties uz to, tu tikai pēc tam sāc saprast, kā tās kustības varēja izveidot, lai uz skatuves 12 pāri, kas ir 24 cilvēki, strādātu sinhroni. Un tad bija ļoti interesanti, es klausījos vienu interviju ar Huldsteinu, Vektoru savulaika vadītāju. Vektors jau arī, virzienu norāda. Ja? Un viņš arī stāstīja par vairākiem arī saviem skolotājiem dejās, kas arī bija ļoti matemātiski domājoši. Un viņš teica, ziniet, un šo deju viņš izveidoja kā algoritmu. Ja? Tas algoritms bija tā formula ir ielikta tajā, ka tas ir vienots mehānisms. Ja? Ir jāstrādā kā vienotam mehānismam, tam līdzīgi. Ja? Tā kā, man liekas, arī tas iet ļoti kopā arī ar to, ko teica par gleznošanu, ja? Ka tam līdzīgi. Tur arī tagad, ja es līdz tam nebiju par to aizdomājies, bet, protams, ka tagad, skatoties uz gleznām, ir jāsaprot tā proporcija un kā tas viss izskatīsies un kā to var telpiski saprast, kā to visu var ierindot, ja, jo, piedodiet man, mēs aizejam uz Paradīzes kalnu, ja, mēs varbūt nejēdzam to visu smuko pat nofotografēt, ja, bet cilvēki to visu tās proporcijas saliek tik skaisti iekšā, ka tā arī ir matemātika. Ir tāds pieņēmums, ka matemātiķi ir mierīgi sakarā ar to, ka viņi zina atbildes ļoti daudziem jautājumiem. Ka viņu šajā gadījumā šī smadzeņu darbība, ņemot vairāk šīs smadzenes ir uztrenētas, ka viņas nereaģē uz stresiem, ka īstenībā nav tādas izteiktas sociālās trauksmes, ka pēc būtības šīs smadzenes ir tā satrenētas, ka viņām ir ļoti daudz kas skaidrs un ka viņi ir vairāk tādi, es negribu lietot vārdu cīniski, bet tomēr krietni mierīgāki uz notiekošo pasaulē. Jūs tam piekrītat? Jums matemātiskās zināšanas dod kaut kādu mierīgumu visā tajā, ka jūs aptuveni jau varat izkalkulēt, kas notiks, kā reaģēs cilvēki, kādā ziņā. Tā strateģiski domājot. Ja? Varbūt. Strateģiski, jā. Jo atkal, analizējot ziņas, tu vari analizēt katru atsevišķo ziņu un vari analizēt plūsmu un tendenci. Ja? Tūlītā. Nos no politikas. Jā, tas ir tas, kas... Tas ir svarīgi, jā. Līdz ar to jūs varat redzēt tās tendences. Kas kur notiek? Kāpēc akcijas svārstās? Ja kaut kur pasaulē kaut kas notiek, ja? Tur apstājās kuģis. Šeit kaut kas nenotiek. Ja? Un līdz ar to jūs saprotat, kāpēc notiek tās svārstības un matemātiskās domāšanas spējas jums dod to loģiku, ka no punkta A tas kuģis brauc uz punktu B. Ja šeit kaut kas nenotiek, tā prece nenonāk Eiropā, Latvijā, un tāpēc cena uz to preci uzkāps. Viļņu metodi, jā, mēs to ekonomikā saucam par viļņu metodi. Ja. Es starp citu arī ļoti arī es to personīgi savā dzīvē izmantoju, skatoties uz notikumiem pasaulē. Man ir diezgan viegli investēt, jo es arī nodarbojos ar investīcijām un saprotot to, es aptuveni saprotu, kādas būs izmaiņas finanšu tirgos. Man bija diezgan viegli, man ļoti daudz arī studenti, piemēram, jautāja, kā jūs varējāt paredzēt. Ja, daudz notikumus ekonomikā. Es teicu, tā ir loģika. Tā ir matemātiskā loģika, ko mēs saliekam kopā ar ekonomiku. Un krīzes šajā gadījumā atkārtojas. Tas ir matemātiski, var izreikināt, cik bieži krīzes notiek, kāpēc viņas notiek. Ja? Attiecībā par inflāciju bija skaidrs. Ja? Lielākai daļai cilvēki, kas tajā ir skaidrs, un mēs mierīgāk dzīvojam šajā gadījumā. Arī attiecībā par finansēm, piemēram. Ja mēs ļoti labi zinām, kā veidojas cena, mēs labi zinām, kāpēc šī cena ir attiecīgi tāda. Ja? Tāpēc arī šajā gadījumā tas arī, manuprāt, ir tāds ļoti, ļoti labs piemērs. Evita, ir kaut kas piebilstams varbūt? Jā, es domāju, ka to var tā visu savilkt kopā un norādīt uz to, ka matemātika attīsta arī kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Un tas, protams, nenozīmē, ka Pitagora teorēmu mēs tagad pielietosim dzīvē un atrisināsim kādu mūsu problēmu, vai ārkārtīgi sarežģītu kvadrātu vienādojumu, bet tās prasmes, to pieeju, ko mēs attīstam analītiski domājot, risinot matemātiskus uzdevumus, kad mums ir jāidentificē problēmu, mums pa soļiem loģiski jāatrod risinājumu, līdz mēs tiekam pie rezultāta. Tas, protams, attīsta
mūsu spējas pēc tam atrisināt problēmas arī ikdienas situācijās. Un tas noteikti arī rod šo varbūt mierīgāko sajūtu, jo tu zini problēmu, tu zini, kā viņu risināt, vai, ja nezini, kā viņu risināt, tad nav par ko viņu satraukties, vai ne? Un tu ej mērķtiecīgi uz rezultātu. Savulaik Alberts Einsteins teica tādu frāzi, ja viņam būtu stunda, lai izglābtu pasauli no bojājējas, tad 50 minūtes viņš veltītu problēmas definējumam, 10 minūtes risinājumam. Ja? Tad matemātika tiešām sakot vienmēr saistās ar šo te problēmas definējumu. Labi, mūsu klausītāji skolēni. Iespējams, mēs esam pārliecinājuši, tāpēc, ka mūsu uzdevums nav pārliecināt. Mūsu uzdevums ir, lai cilvēki ieklausās tajā, un ka matemātika ir tiešām neatņemama dzīves sastāvdaļa, un mēs nevaram iedomāties jomas, kur matemātika nespēlētu lomu. Iespējams, kāds to ir saklausījis un ir sapratis. Jā, bet īstenībā esmu nodzīvojis tik ilgi, bet es īstenībā neko nesaprotu. Es nesaprotu daudzus notikumus. Es gribu sākt mācīties. Ko jūs ieteiktu? Kā sākt mācīties matemātiku? Jurij, tev varbūt kā skolotājiem, kā parasti? Jāsaprot, man kā privāts skolotājiem es varu pateikt tā, ka kaut kas ir ielaists, tas ir aptuveni kā ieskriet braucošā prom no tevis prom brauc vilciens. Un tavs uzdevums saņemt savus spēkus ar savām prasmēm, spējām izanalizēt, ko tu tieši nesaproti. Vai pasaukt palīgā kādu pieaugušu skolotāju, privātu skolotāju, tam nav liels nozīmes. Vienkārši, ja mēs apzināmies, ka mums ir problēma, un mēs sākam to risināt, un varbūt rīt, pareiķinot šovakar papildus 2 piemērus, rīt tas nemainīs manu atzīmi. Jo atkal, ja mēs runājam par to, ka Jānim nesanāca tas matemātikas kontroldarbs, bet viņš mājās pasēdēja vēl pusstundiņu vairāk, un tad nākošajā viņš dabūja ne 2, bet 2,22. Ja? Kopējai matemātikas ainai viņa atzīmēs tas neko nemaina. Bet Jānim tas ir progress, un Jānim tas ir jāciena, un jāturpina darbības. Jo nevar ar 1 stundu panākt to, ko tu esi, kam valsts programma velta, 6 stundas. Ātrākais, ko es varu dabūt privāt stundās, 1:3, tas ir. Ja tēma ir tikai pārunāt, kā tur pārstrāde ietekmē dzīves kvalitāti. Ja? Bet tomēr, kā tas bija personīgi, man matemātika nepadevās, nekādīgi. Es taisu muļķīgas kļūdas, es varu saskaitīt 2 + 2, dabūt 3, 5, jebkuru ciparu. Ja? Jo manas domas iet krietni vien ātrāk nekā es rakstu, un šobrīd es ierakstu savu balsi Google Translate, lai vienkārši nezaudētu vārdus, burtus un vēl kaut ko. Tas ir vienkārši iedzimts. Un līdz ar to es reāli veltīju laiku. Es sēdēju naktī, pat vectētiņš nāca 2 naktī, Jurij, ej gulēt, elektrība ir dārga, tur, viss tajā stilā. Paldies tam cilvēkam, kas dzena mani gulēt. Bet es sapratu, ka man nepietiek to piemēru. Ir vienkārši tās var skatīties lekcijas, bet kamēr tu reāli nerisini, nedari līdz, nereicini līdzīgu piemēru, tas neko tev nedos. Jo man ir bērni skatītāji, viņi atnāk, skolotājs tur YouTube šovu taisa taču skolā, ja? Jā. Nolasa savu lekciju, uzdot jautājumus, kad uzdot jautājumus. Mēs tāpat joprojām sēžam. Varbūt ne tā, bet šitā ar mobilo telefonu tā. Jā, hokejā 3-5. Jā, aptuveni. Bet jāsaprot, ka cilvēka dzīve ir ierobežota pēc laika, pareizi. Un ja mēs to laiku nevērtējam, es kaut kādā, nezinu, cik man bija gadi, kad es apzinos, ka mans laiks ir vērtīgs, man dzīve nav bezgalīga. Un joprojām tas laiks. Man pēc 2 gadiem ir 30.
Un es saprotu, tā, mašīna, dzīvoklis, sieva. Mašīna, dzīvoklis, sieva. Un tā es pamostos katru rītu, un es saprotu, ka vajag naudu. Jā, un tāpēc es augu un finansiāli, un taisu privātas stundas un kursus. Jā. Un jāsaprot, ka jā, pašmācības ceļā. Jo neviens labākais privāts skolotājs nevar tā izgriezt un ielikt savas smadzenes. Ja? Jo smadzenes dresējās. Un man ir reāli cilvēki, kas Covid laikā atnāca pie manis tur, nesaprotot matemātiku, neveidojot kaut kādas loģiskās ķēdes. Viņi vienkārši nāca pie mani reizi nedēļā, un reāli 4-5 gadu laikā tie cilvēki nezinu, kāpēc kļūst ne tikai zinoši ķīmijā, bet vienkārši sakarīgi jebkurā priekšmetā, ja viņi saprot, kā mācīties. Ja? Un mācīšanās ir algoritms. Noklausīties, uzdot jautājumu, uztaisīt mājas darbu. Jā, mēs zinām, ChatGPT aprēķinās tur matemātiku jebkādā veidā no bildes, no rokraksta, no teksta uzdevumiem, latviešu valoda, ķīniešu valoda, tā jebkā. Bet tas ir ChatGPT darbs, tas nav tavs personīgais. Jo tu attīsti nevis ChatGPT, bet tev jāattīsta sevi. Jo kādā dzīves brīdī tu ar to ChatGPT sacensīsies. Jau, principā, tas notiek pamazām. Jā, un nākošo 5 gadu laikā, ja tu nevari sacensties ar ChatGPT, ok, tavs algas limits, un viss. Un nebūs tā, ka atlidos kāds brīnuma princis un iedos tev miljonu. Jā, mākslīgais intelekts nepalīdzēs šajā jautājumā. Kļūt par izciliem matemātikiem. Jā, un šeit runa nav tikai par matemātiku, tu šeit par sevis attīstību kopumā. Jā? Ja tev kaut kas patīk, filmēt YouTube, TikTokus, labi, varbūt tu tur filmēt, kas notiek toaletē, bet tev tas patīk un tā ir tava kaisle, uztaisī TikToku par skolas dzīvi. Tā forša, lai tur skatītos ne tikai 3 tavi draugi, bet, nezinu, angļu valodā runājošie skatītāji. Kas jau būs krietni grūtāk. Jā, angļu valoda ir jāiemācās. Jā, toties. Un vienkārši šeit ir runa par to, ka, ja jūs sēžat, jūs tērējat savu laiku. Mēs varam pieņemt, ka jābūt tādiem cilvēkiem, kuri var darīt tikai brīvā kase, labdien, McDonald's, tur nezinu, jums salmiņu iedot, iesaiņot, ok, apkalpojušās personāls. Un varbūt cilvēki, kuri grib attīstīties. Saprotiet, un starpības starp tiem cilvēkiem ir tikai jūsu vēlēšanās. Jā. Šis, manuprāt, bija ļoti, ļoti labs tieši uzsvars uz to, kā iemācīties matemātiku. Mācoties. Darot kaut ko. Man liekas, šeit problēma ir nevis tajā, ka cilvēki nesaprot, bet tajā, ka negrib saprast. Jo bieži vien arī strādājot arī iepriekš skolā, pie manis pienāk klāt un saka, skolotājs nesaprotu. Es saku, ko tu nesaproti? Visu es nesaprotu. Es saku, nav tā. Mēģinam runāt. Un īstenībā, kad mēs sākam runāt, kad tu uzdod loģiskus jautājumus un saņemot atbildes, pats skolēns saprot, ka īstenībā nav tā, ka viņš visu nesaprot. Izrādās, ka viņš negrib saprast. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi. Man arī ļoti patīk, kā tu pieminēji to, ka arī šis dzīves posms, protams, ir galīgs, tas ir skaidrs. Ja? Un citas dzīves varbūt arī nebūs. Jā, bet man liekas, ka arī ļoti svarīgi arī šajā jomā ir saprast, ka tomēr tas efektīvais dzīves ritms, ja mēs bieži vien sakām, ka mums nav laika. Ziniet, es uzskatu, ka tie cilvēki, kas saka, ka viņiem nav laika, man pēdējā laikā ar viņiem īpaši runāt negribas, ja? Jo, manuprāt, viņi nesaprot, ko viņi runā. Ja? Tad tas ir katastrofāli, tīpaši biznesā. Gribi sagraut savu reputāciju, pasaka, ka tev nav laika, tāpēc, ka tu nevari kontrolēt savu laiku. Un kas ir ļoti interesanti, pēdējā laikā es skatos uz katru ikdienu, kā no brīža, kad tu 6 celies, līdz brīdim, kad tev 10:30 pēc pareizās metodoloģijas būtu jāiet gulēt. Ja? Un ja tu paskaties uz šo te kā tādu nogriez, tad īstenībā tu saproti, ka bet ir taču vieta, kur darīt, kā darīt un ko darīt. Un attiecībā par to, protams, ka matemātika nav zinātnes joma, kur mēs apgūsim šodien, rīt un parīt. Bet ja mēs sāksim ar mazumiņu,
mēs to apgūsim. Ja? Tas ir pilnīgs muļķības, ko bieži vien saka, bija tur tas piemērs, ja, ka pēdējā pile sasita akmeni. Pilnīgs muļķības. Akmeni uz pusēm sasita pilnīgi visas piles, kuras vienmērīgi mērķiecīgi sita. Ja? Bet matemātika noteikti ir tā joma, kur tev ir pašam jāsaprot, ka tev ir jāpiespiež sevi pirmkārt, un tas ir jādara. Un tad tas notiks pats pa sevi. Tas ir ļoti līdzīgi kā iešanā, kā soļošanā, kā sportā. Nu, sāc iet. Nu, ja tu gribi noskriet maratonu, tas nav grūti, to var izdarīt jebkurš, bet tev ir jāsāk ar mazumiņu. Tu pirmajā dienā noskries 100 metrus, pēc tam 200 kilometru, un tā tas aizies. Un tāpat matemātika, ja, tīpaši mūsdienās, kad apkārt ir tik daudz iespējas, ja, jauniešiem vienkārši ir jāsaprot, ka tas ir jādara pašam, un tev pašam iekšā jābūt ir tai vēlmei. Bet, protams, manuprāt, šeit arī liela loma arī skolotāji spēlē. Man liekas, ka šodien arī daudz jaunieši, kas klausīsies, arī jūs kā ekspertus, arī aizdomāsies līdz ļoti daudziem jautājumiem. Jā. Bija kaut kas piebilstams par šo te? Jā, es atceros, ko man teica mana ķīmijas skolotāja, kad gatavojoties olimpiādai. Juri, ja tu gribi rezultāts 1 stundu katru dienu, bez brīvdienām, bez svētkiem, bez tur braukšanām. Katru dienu 1 stundu vismaz. Kas starp citu matemātiski rēķinot būs 7 stundas nedēļā, 31 stunda mēnesī un tad gadā. Un ja mēs atkal izsakam to bieži vien šo te, kā es arī daudziem saku saviem studentiem, paņemiet stundu, sadaliet viņu 15 minūtes. Tas ir īstenībā, ja jūs gribat uzzināt, cik tas ir, sāciet lasīt. Un palasiet 15 minūtes, un jūs sapratīsiet, cik jūs daudz šajās 15 minūtēs varat īstenībā izlasīt. Un pēc tam, ja mēs to atkal pareiķinām, cik tas ir nedēļā, cik tas ir mēnesī, cik tas ir gadā. Jā, tad šajā gadījumā atkal mēs runājam par to, ka arī matemātiski ir jāsāk domāt no mazumiņa, no šodienas un tajā brīdī, kurā tu dzīvo. Jā. Un par matemātiku runājot, vienkārši atveram YouTube statistiku, Instagram statistiku. Jā, tas ir ļoti interesanti. Man personīgi palīdzēja, kad es sāku jau apgūt arī padziļinātāku matemātiku. Man ļoti patika izcilu matemātiku intervijas, ja, kas tiešām tagad ir tik fantastiski interesanti YouTube kanālu, kur augsta līmeņa tiešām profesionāļu matemātiķi izskaidro tik daudz interesantas lietas, ja, par notikumiem sportā, kā var izskaidrot, vai komanda uzvarēs vai teiksim, zaudēs, ja, par šīm te. Es jau arī, kad mēs Revitu tikāmies, lai pārunātu šodien, sarunas minēju Džona Neša šo te piemēru, ka viņš bija izreikinājis, ka var pat noteikt, kā muša telpā lido, ja, ka tas pēc būtības ir tik aizraujoši, bet līdz tam ir jānonāk. Un tagad, protams, Jurijs atļāvās savus gadus nosaukt. Es tā, Tu jau kautrējies, ja? Es jau tā pamazāk, ja? Bet šajā gadījumā, tas nenotiks uzreiz, bet tā apziņa viņa kaut kad atnāk. Un ja man tagad, es zinu, ka tas varbūt nav moderni, bet ja man tagad jautātu, vai es gribētu atgriezties atpakaļ skolā, es, protams, teiktu jā. Un, ja es par kaut ko nožēloju, tad varbūt es nožēloju, ka es tieši pamatskolas un vidusskolas gados neveltīju tik daudz laika, cik es varēju veltīt. Ja? Jo toreiz, protams, arī bija cita laika, citas iespējas, bet man nebija tas, kas man atnāca ar laiku, tā pašmācība, ja? Tā izpratne par to, kas tev ir vajadzīgs un spēja pašam mācīties. Ja? Evita, tev ir tas grūtākais uzdevums tagad to visu noslēgt. Pielikt mūsu ar Juriju pie vietas. Beidzot, jā. Tātad tavas. Es domāju, paturpinot domas. To, ar ko būtu jāsāk, ja mēs gribam attīstīt matemātikas spējas, tad pirmkārt būtu jāsāk ar aritmētiku. Jo, kā ir teicis Gauss, matemātika ir zinātņu māte, un aritmētika ir matemātikas māte. Un varbūt liekas, ka tas taču ir šausmīgi triviāli, bet tikko, ja mēs runājam par saskaitīšanu, atņemšanu, bet tikko mēs pieliekam negatīvos skaitļus, daļskaitļus, ir milzam daudz kļūdu cilvēki pieļauj un bieži vien pat nezin, kā ar tiem skaitļiem, daļskaitļiem rīkoties. Un te es pieminēšu man liekas, ka 80. gados viens ļoti zināms pasaulē ātrās ēdināšanas restorāns izdarīja savu lāču pakalpojumu, gribēdams uzlabot savu pakalpojumu, un burgerā 1/4 mārciņas gaļu aizvietojot ar 1/3 mārciņas gaļu. Un tas izraisīja tik lielu rezonanci, cilvēki bija sašutuši, jo viņi nesaprata, ka 1/3 ir lielāks par 1/4.
Ja? Un īstenībā viņi domāja, ka viņi tagad pārmaksā. Tāpēc ir jāsāk ar aritmētiku, ar pašiem pamatiem. Tas bija ļoti interesanti. Es domāju, ka tas stāsts bija arī ļoti līdzīgi. Domāju, ka tas attīstīsies arī izpratnē par to, ka bija viens gadījums, ka viens ātrās ēdināšanas uzņēmums no saviem salātiem izņēma vienu olīvi. Tad tas bija aprēķināts, ka cik tie ir miljoniem kilogramu olīvju, teiksim, attiecīgā laika posmā šajā gadījumā. Jā, bet te redziet, Vinnē restorācijā šeit jau bija cilvēkiem. Nē, paši. Jurī, tavs noslēguma vārds. Jaunieši. Ziniet, es pateikšu tā. Kas jūs būsiet šajā dzīvē, lemjot jūs paši. Ja? Un, ja jūs sazīmējat kaut kādu noteiktu ainu, un tur nav matemātikas, mēs nevaram jūs sodīt, mēs nevaram saukt pie atbildības, ka matemātiku, vajag, lūdzu. Tas ir tikai sevis dēļ. Ja? Jūs visu darat savā dzīvē sevis dēļ, mācaties sevis dēļ, iegūstat atzīmes sevis dēļ, jo tikai jums tās zināšanas, jo galvenais nav tas, ka tev žurnālā stāv kaut kāda atzīme, bet tu to saproti un zini. Ja? Jo pa lielam visas zināšanas bija tāds joks. Man tās zināšanas nekad nevajadzēs. Es neatceros, kuras zināšanas es nebiju apguvis skolā, bet Džekam 28 gadi. Vat šodien vajadzēja. Jā, un jūs neesat orakuls, jūs nevarat paskatīties uz nākošo, uz nākotni, bet ņemiet visu, kas jums ir. Tas nedarīs jums sliktā. Jo jūs vairāk zināt, jo esat interesantāks cilvēks, jo vairāk jūs varat uztaisīt interesantas sarunas, iepazīsties, atrast īstus, reālus draugus, ar kuriem ir par ko parunāt. Jūs sev darat par labu. Un matemātika šajā brīdī arī jums ļoti daudz palīdz. Ja? Kopumā, ja jūs pateiksiet, ka es gribu būt jebkura profesija X, tad tur jebkur vairāk vai mazāk, augstākajā līmenī, pamatlīmenī, optimālajā līmenī jūs sastapsiet matemātiku. Tāpēc, dargie jaunieši, nerokiet sev bedri. Iemācieties beidzot matemātiku saskaitīt, vismaz dalīt, reizināt, lietot kalkulātoru. Man liekas, arī ļoti labi sanāca, un tas mūsu nobeigums arī vēlreiz apliecināja to mūsu pamat ideju šai sarunai. Jautājums bija, kāpēc mācīties matemātiku, un mūsu mērķis nebija pierādīt vai kādam uzspiest, ka bez tā nevar dzīvot, un tam nē. Analītika tabulas, pilnīgi pareizi, jā. Tik procenti pelna vairāk, ja zina matemātiku, tur 3% labāk. Nē, tā nenotiek. Pareizi. Mūsu galvenais uzdevums bija, lai jūs paši sev uzdodat šo jautājumu. Kāpēc mācīties matemātiku? Ja atbildes ir tikpat interesantas kā mūsu šodienas sarunu biedriem, tad, manuprāt, viss ir skaisti un viss ir ļoti forši. Ja atbildi ir, ka man tas nav vajadzīgs, iespējams paies laiks un jūs sapratīsiet, ka varbūt jūs kļūdījāties. Varbūt ne, arī tā gadās. Ir cilvēki, kas nodzīvo dzīvi un nekad neko nesaprot. Bet ir cilvēki, kas nonāk līdz konkrētām atbildēm. Tā kā šajā gadījumā, man liekas, mēs esam pacēluši šo galveno jautājumu, ka katrs pats ir atbildīgs par to, un arī mūsdienās izglītība arī to nepārtraukt piemin, ja, ka skolotājs spēlē lomu, kurā tiek dota iespēja. Gribi – mācies, negribi – nemācies. Bet ja tu negribi mācīties, tad aizdomājies lūdzu līdz brīdim, kas notiks tālāk, un kā tu varēsi attīstīties, kā tu varēsi kļūt par sabiedrības locekli, un kā tu varēsi dominēt šajā sabiedrībā, kur liela daļa tomēr grib attīstīties. Un nobeigt es gribētu ar Zigmunda Freida vārdiem. Dzīves jēga ir nepārtraukta sevis pilnveidošana. Tātad visi tie, kas nezina matemātiku, sāciet sevi pilnveidot un sāciet mācīties matemātiku. Paldies liels šodienas mūsu runātājiem, paldies liels Jurī, paldies Evita, un lai jums dzīvē veicās, un lai matemātika vēl aizvien turpina iet jums līdzās, un man tiešām vēl aizvien gribas pieminēt arī Evits frāzi, ja, ka izjūtu mīlestību pret matemātiku, lai visi izjūt mīlestību pret matemātiku. Paldies! Atā!